Šogad mums uzstāsies Fuksis Edvards Broks, aizstāvēs un prezentēs savu krāsu referātu. Tēmu mazliet ievirzīju es ar savtīgām interesēm. Ar pašu referātu varat iepazīties rakstiskā veidā tur. Viņi pados par riņķi. Ir ļoti daudz teksta, tādēļ visi droši nepaspēsiet izlasīt katrs. Katrā ziņā es ceru uz labu prezentāciju, ka Edvards labi parunās, pastāstīs mums par šo tēmu, un pēc tam mums diskusiju sēdē. Pirms diskusijas vēl mums koreferents Filsters Andris Greičāns noteikti varēs koreferēt un pastāstīt savu skatu punktu vai savu pielikumu un arī par pašu referātu, es ceru. Un lūk arī seņķus. Un tad lūdzu, Edvard, ieciet. Sveiki visiem. Tāda informācija savu Mārtiņš pastāstīja. Kā redzams, tēma ir likumdošanas iniciatīvas izglītības jomā. Un kā jau Mārtiņš minēja, par šo tēmu es konsultējos arī. Parasti man grūti izvēlēties tēmu, kur varētu aplūkot. Un beigu galā nonācām pie tā slēdziena, kā apvienojot tās jomas, kuras es tā kā apgūstu. No šīm divām jomām izveidojās šī tēma likumdošana, kas ir tiesības. Tas ir tas, ko es apgūstu, maģistrantūru Latvijas universitātē studēju, un izglītība, tā ir joma, kurā es strādāju, IZM pāraudzības iestādē, ko saīsinājumā sauc par kvalitātes dienestu, jeb kādreizējo inspekciju, kas nodarbojās ar šo uzraudzību izglītības iestādē, kā arī akreditāciju līdz augstākai izglītībai. Bet par pašā būtībā šī tēma ir nedaudz tā kā specifiska ar to, kad viņi sašaurinātu konkrēti izglītības jomā, jo būtībā šo izglītības jomā mēs varētu izdzēst ārā un vienkārši runāt par likumdošanas iniciatīvas iespējām, jo galvenajos vilcienos viņas visur ir vienāds. Bet kāpēc tieši izglītības joma? Jo esam akadēmiska sabiedrība, kura izglītība ir ļoti svarīga un nepieciešama, tāpēc šāds pašauzinājums. Tālāk par šī referāta mērķiem. Tātad mērķis bija aplūkot indivīda iespējas ietekmēt likumdošanas procesu, tādējādi radot iespēju uz likumdošanas rezultātu, jeb normatīva akta saturu. Un tas uzdevums, kas radās konsultējoties ar Mārtiņu, ir atbildēt uz šo jautājumu, kā es vai jūs varat ietekmēt normatīva akta saturu. Tātad normatīva akta saturs. Droši vien tie būs normatīvi akti, kas šeit ir minēti, pēc hierarhijas. Un es viņus esmu uzskaitījis, galvenie normatīvi akti, kas reglamentē izglītības jomu, sākot ar Satversmi, kas no tiesību normu hierarhijā ir augstākais akts. Varētu diskutēt par starptautiskajiem līgumiem saistībā ar to, kas ir augstākais akts. Bet ņemot vērā to, ka es neesmu aplūkojis šo sadaļu par starptautiskiem līgumiem, šo referātu ietvaros, es viņu tur arī neesmu minējis, bet no dažādām teorijām viņi liek zem konstitūcijas vai arī paralēli konstitūcijai. Tālāk ir likums. Tātad likumi, izglītības likumi un tie, kas it kā visi zemāk ir minēti vispārējās izglītības likumi, profesionālās izglītības likumi, viņi visi tiesību normu hierarhijā ir vienā līmenī, jo visi ir likumi. Vienīgi ar šos trīs apakšā esmu izdalījis tādējādi, jo attiecībā pret izglītības likumu tie trīs droši vien ir speciālie likumi. Un tad zemāk normatīvie akti, viņas kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi. Tad nedaudz sīkāk par katru. Satversmē ir būtībā viens pants, kas ir šo
to reglamentējis par izglītību. Kā redzam slaidā, ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī pamatizglītību ir obligāti. Tālāk es esmu minējis valsts pienākums, kuri savā būtībā izriet no šī satversmes panta, jo tiesībās ir tā, ka satversme ir vislakoniskākais normatīvais akts, kas, teiksim, šeit panti satversmē ir tā īsi, vienkārši uzrakstīti, bet tāpat laikā viņi zem sevis ietver ļoti daudz tiesību principu, teiksim, jēgu. Un, piemēram, kā redzam šeit dažas šķīnas par šo 112. pantu, tad, teiksim, doktrīnā par viņu var veltīt vairākas lapas puses skaidrojumu, ko tas viss nozīmē. Un tas pats svarīgākais, kas izriet no šī panta, droši vien ir tas, kas ir tur burtiski uzrakstīts, kad ikvienam ir tiesības šo izglītību, kad valsts nodrošina šo bezmaksas pamatizglītību, vidējo izglītību, kā arī to, kas ir obligāts. Bet tas, kas nav tieši uzrakstīts šim normā, ir šeit valsts pienākumi, viņus var tā kā atšķirtināt no šīs normas, respektīvi valsts pienākums ir nodrošināt izglītību tās iedzīvotājiem, to viņi realizē caur, teiksim, valsts pārvaldes institūcijām, šo institūciju funkcijās ir realizēt šo izglītību, plāno, regulē izglītības jomu, tas nozīmē šo normatīvo aktu sagatavošanu izglītības jomā, kā arī nodrošina pieejamību izglītības. Tātad valsts izglītības iestādes, kur mēs varam iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, kā arī valsts augstskolas, kur mēs varam iegūt iespēju iegūt augstāko izglītību. Tad sīkāk par izglītības likumu, kā jau iepriekš minēju, tas ir, es, teiksim, viņu tā uzskatītu par vispārējo likumu šim jomā, līdzīgi kā civila likums, kas reglamentē visas civila tiesības, tāpatās ar izglītības likums būtībā pilnībā aptver šo izglītības jomu. Un šī likuma 2. pantā ir minēts šī likuma mērķis. Šeit esmu atspoguļojis konkrēti pirmo šī panta teikumu. Tātad mērķis nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājiem iespēju attīstīt savu garīgo, fizisko potenciālu, lai veidotos par pastāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Tātad tālāk šeit 3, kurus es saucu par speciālajiem likumiem, vispārējās izglītības likums, profesionālās izglītības un augstskolu likums. Tātad pirmais vispārējais izglītības likums reglamentē vispārējo izglītību. Tātad droši vien būtu pirmsskola, bērndārs, teiksim, sākumskola, pamatskola, vidējā izglītība, ko mēs saprotam vispārējo. Tālāk profesionālās izglītības likums, kas reglamentē profesionālo izglītību, arī augstāko izglītību, un augstskolu likums ir likums, kas reglamentē augstskolas darbību lielākoties. Tālāk mums ir ministrs kabineta noteikumi. Šeit esmu minējis 2 šos ministrs kabineta noteikumus. Viņus minējis tāpēc, ka pats ar viņiem ikdienā strādāju. Šeit 852 ir tie noteikumi, kas reglamentē akreditācijas kārtību līdz augstākai izglītībai, un tur ar vēl dažām piebildēm. Savukārt šie 990 noteikumi ir noteikumi, kas pilnīgi visu izglītību ir sadalījusi pēc klasifikācijām, piemēram, sadalot viņu pa līmeņiem. Šajos noteikumos ir izdalīti 5 līmeņi, un pirmie 3 aptver visu, kas ir līdz augstākai izglītībai, tad ir 4. un 5. attiecīgi tā būtu pirmā līmeņa augstākā izglītība un augstākā izglītība. Un tad pats zemākā spēka normatīvais akts būtu pašvaldības aizstošie noteikumi. Šeit esmu minējis Rīgas domas noteikumus par šo kārtību, kā uzņemt 1. klasē
Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Tātad parastās vidusskolās, pamatskolās, sākuma skolās. Un tālāk likumdošana. Ar likumdošanu jāsaprot ir process. Citreiz, kad ierodamies, teiksim, grāmatu veikalā, mēs redzam uz plaukta šo uzrakstu likumdošanu, teiksim, šī plauktā ir atrodami šie avoti, kas saistīti ar to, bet ne īsti ar likumdošanu. Šie avoti būtībā ir saistīti ar tiesībām, jo likumdošana, kā jau minēja, ir process. Šo procesu saprotam sevišķa kārtību, kuras rezultātā tiek, teiksim, radīts šis normatīvais akts, jeb likums. Un ir izdalītas 4 stadijas šim procesam: iniciatīva, apspriešana, pieņemšana, publicēšana. Un tas, par ko šodien es vairāk vēlētos runāt, ir tieši iniciatīva, jo tas mums interesē tālākais process, teiksim, norisinās Saeimā. Šeit esmu no Saeimas mājaslapas šo schēmu, tā uzskats materiālam atradis, ko parādīt, kā tas process norisinās. Tātad iniciatīva droši vien būtu šeit, kur ir likuma projekts, kas tiek iesniegts Saeimas prezidentam. Tālāk Saeima lemj šo likuma projektu, kurai komisijai viņu nodot, un tad tālāk, kā redzat, viņi iečo šos apļus, ja tā varētu teikt. Šie 1., 2., 3. tie visi būtu lasījumi. Normālā kārtībā Saeimā likuma projekts izskata 3 lasījumos. Un tālāk, kad šis likuma projekts tiek pieņemts, Saeimas prezidijs viņu, teiksim, virza valsts prezidentam, lai viņš tiktu publicēts, tādējādi noslēdzot visu šo likumdošanas procesu. Tas, ko droši būtu vērts pieminēt, ka ne visi likuma projekti tiek pieņemti šādā kārtībā. Ja nobalso Saeimā par steidzamību, tad likuma projekts tiek pieņemts 2 lasījumos, izlaižot vienu, un tas būtu ātrāks process, un tur būtu sevišķu kārtību, kur šoreiz neiedzināsimies. Tālāk, pašā referāta ietvaros es atspoguļoju šo jēdzienu likumdošana, ar ko tā tieši nebūtu saprotams, teiksim, noteikumu, teiksim, ministra kabineta noteikumu izstrādes process. Jo likumdošanas rezultāts ir likums, savukārt ministra kabineta noteikumu izstrādes rezultātā ir šie noteikumi, bet kāpēc šie procesi ļoti saistīti, jo viņi notiek uz likuma pamatā, īsi sakot. Tātad šeit ir minēti vairāk izdošanas pamati, kas tiek ministra kabineta noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz konkrētām likuma normām. Otrs gadījums būtu, lai, kā te ir 2. punktā minēts, lai apstiprinātu starptautiskos līgumus vai tā projektus, denoncēt starptautiskos līgumus un tā tālāk. Un 3. variants, kad izdod ministra kabineta noteikums, ja tas ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanai, un, ja attiecīgais jautājums ar likumu nav noregulēts. Un šeit ir tāda maza piebilde apakšā parādīta, ko svarīgi norāda pie šiem noteikumiem, ir likuma normas, kur pamatī ir izdoti, kā ar šo noteikumu nepieciešamības un ietekmes izvērtējumu. Tālāk pašvaldības aizstošie noteikumi, ar to izstrādi, arī diezgan līdzīgi kā ar ministra kabineta noteikumu izstrādi, bet tur nevarētu runāt par starptautisko līgumu denoncēšanu un tā tālāk. Būtībā viņi tiek izdoti, lai pašvaldība varētu īstenot savas autonomās funkcijas vai valsts pārvaldes deleģētās funkcijas. Un pašvaldības doma, kā orgāns pašvaldības, ir tiesīgi izdot šos noteikumus. Un arī šie noteikumi tiek izdot uz likuma pamata, kas svarīgi. Tad
beidzot mēs nonākam pie likumdošanas iniciatīvām. Pats es viņas sadalījis kā tiešo un netiešo likumdošanas iniciatīvu, to droši vien vēlāk izskaidrošu, bet tiešo likumdošanas iniciatīvu mēs saprotam to, kas ir minēts Satversmē. Šeit mums sākam definīciju minēt, tad tā redzams, noteiktu personu un organizāciju tiesības sagatavot likumprojektu un iesniegt Saeimai apspriešanai. Un tālāk šī atsauce uz Satversmi 65. pāntu, kur arī minēt šīs personas ir organizācijas, kuras ir tiesības iesniegt likumprojektus. Valsts prezidents, ministru kabinets, Saeimas komisija, mazāk kā 5 deputāti, un tas, kas šodien mums interesē, 1/10 daļa vēlētājs Satversmē paredzētajos gadījumos. Tātad tas, kas tur ir minēts, tiešāk ir saprotams likumdošanas iniciatīva. Tas gadījums, kad kāds no šiem subjektiem iesniedz Saeimai likumprojektu izskatīšanai. Tālāk runāsim par vēlētāju tiesību. Šeit arī ir Satversmes pāns. Mazāk kā 1/10 daļa vēlētāji ir tiesības iesniegt valsts prezidentam pilnīgi izstrādāt Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem, tad Satversme, tas ir nodokums tautas nobalsošanai. Tas ir precīzs Satversmes normas citāts. Un kā tas īsti notiek darbā, to ir šis skaidrojums atspoguļots tātad procesuāli tas notiek ar centrālās vēlēšanu komisijas starpniecību, jo centrālajai vēlēšanu komisijai likumprojekts ir tiesīgi iesniegt iniciatīvas grupas. Šeit arī ir šīs 2 piemēri, vienīgie, kas ir tiesīgi, tātad politiska partija vai politiska partija apvienība un biedrība. Tas mazāk kā 10 vēlētāji ir biedrība. Šie 2 ir tie subjekti, kas ir tiesīgi iesniegt centrālajai vēlēšanu komisijai šo likumprojektu. Un šeit ir, dažas prasības, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu to iesniegt. Tātad, pirmkārt, viņš ir pilnībā izstrādāt šis likumprojekts. Otrkārt, viņiem jāsanavāc ir 10 000 balstiesīgo Latvijas pilsoņu paraksti. Prasības norādīt, protams, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu. Un tātad šeit paraksti ir jāsanavāc 1 gada laikā, un viņiem jābūt arī notārāli apliecinātiem. Un tad, kad viņi iesniedz šo likumprojektu centrālajā vēlēšanu komisijā, viņi izpildīs šīs prasības, tad centrālā vēlēšana komisija uzsāk tādu kā otro stadiju, parakstu vākšanu, kur ir jāsavāc šis konkrētais Satversmē paredzētais parakstu daudzums un 1/10 daļa no vēlētājiem. Un, ja šīs prasības tiek izpildītas, tiek savākt parakstu, tad arī šo likumprojektu, ko iesniedz valsts prezidentam, lai viņš tālāk nodotu viņu Saeimai izskatīšanai. Tātad par to piebildi, ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura. Tātad viens gadījums, ja viņi to likumprojektu noraida, vai otrs gadījums, viņi tā kā būtiski maina šī likumprojekta saturu, tad tas nododams tautas nobalsošanai, un šeit jau tā kā norisinās referendums. Tātad jau iepriekš es pieminēju, ka tā ir doktrīnā skaidrot kā divpakāpju teorija, jo tā pirmā gadījuma, kad iniciatīvas grupa iesniedz centrālajai vēlēšanu komisijai, izpildot konkrētas prasības, tad notiek otrā procedūra, kas savā mērā ir uzkāpt uz valsts pleciem. Tomēr šāda kārtība 2015. gada 1. janvārī nebūs, jo Saeima ir pieņēmusi likuma projektu par grozījumiem, respektīvi pieņēmusi likumu par grozījumiem. Šajā konkrētajā likumā mainīsies šī kārtība no divpakāpju teorijas pāriesim uz
sistēmas pakāpes teoriju, kas nozīmēs to, ka iniciatīvas grupai būs jāsavāc 10,000 parakstu, bet jau 1/10 daļas parakstu. Un tad centrālā vēlēšana komisija vienkārši pārbaudīs, vai viss atbilst noteiktajām prasībām un virzīsim tālāk valsts prezidentam. Ja iepriekš es apskatīju to, ko es sauc par tiešo likumdošanas iniciatīvu, jo ar tiešo es to saprotu, kā viņus konkrēti paredzēta mums satversmē, kā mūsu tiesības, tad otrā, ko es esmu izdarījis, ir, kā es viņu nosaucu, netiešā likumdošanas iniciatīva, jeb lobisms. Varbūt, teiksim, šī netiešā likumdošanas iniciatīva neatbilst šai vispār zināmajai definīcijai par to, kas ir likumdošanas iniciatīva. Tomēr es viņus izdalījis kā likumdošanas iniciatīvu, jo viņai ir reāls, teiksim, iespējas ietekmēt šos subjektus, kur ir tiesīgi iesniegt saimē šos likumprojektus. Kā redzam, šeit trešajā punktā esmu atspoguļojis šo definīciju, kuru es esmu pārrakstījis no lekciju pierakstiem. Tātad lobisms ir likumīgas darbības, ar kurām persona lobbisms ietekmē, ja lobē valsts vai pašvaldības oficiālo pārstāvu ar nolūku ietekmēt lēmumu pieņemšanu vai nepieņemšanu noteiktu personu, ja lobbyistu klientu interesēs. Kā jau iepriekš minēju, šī ietekme likumdošanas iniciatīvas kontekstos tiek izdarīta uz konkrētajiem subjektiem, piemēram, uz Saeimas deputātiem, tiem 5, vai uz Saeimas komisiju. Tādējādi. Ar to arī šīs lobēšana kā tāda nebeidzās, jo lobēt arī ir iespējas, teiksim, cita veida lēmumu pieņemšanā. Tāpēc arī esmu minējis šos ministru kabineta noteikumus vai pašvaldības aizstošos noteikumus, jo ir iespējams arī lobēt savas intereses šo noteikumu izstrādes kontekstā. Kas ir svarīgi pie lobēšanas? Nepārkārtot likumu. Tātad ar kukuļdošanu vai ietekmes tirgošanos nav saprotams lobisms, bet gan šeit 2 minētie ir noziedzīgi nodarījumi, par ko krimināla likumai paredzēta atbildības. Un, teiksim, turpinot salīdzinājumā, piemēram, ASV lobisms ir, teiksim, oficiāli reglamentēts un legāls. Tā ir, teiksim, vesels zināšana, profesija. Lobbistus tur uzskata par konkrētiem arodu parātējiem un šo viņu status pat pielīdzina kādai cienījumai profesijai vai kā advokātu profesiju. Šeit esmu atspoguļojis lobēšanas pamatprincipu, ka visiem ir vienādas tiesības lobēt. Un, ja kāds nav lobējis, tad viņš pats par to ir atbildīgs. Interešu pārstāvība tiek vesta pēc sacīkšu principa. Tas, kas ir pie mums, ir gluži pretējs šādai pieejai. Kā te minēts, Eiropā ir raksturīga šī sociālā taisnīguma principa, sociālā taisnīguma pieeja, kad būtība ir tā, ka likumdevējs pats vēršās pie sabiedrības un cenšas noskaidrot tās intereses, teiksim, normatīvā attīstības procesā. Arī, teiksim, Eiropā un Latvijā lobisms nav atklāti reglamentēts. Piemēram, Lietuvā ir bijuši centieni, bet viņi nav, teiksim, realizējušies tā apsvērumu dēļ, kad
Mēs esam mazas valsts ar mazu iedzīvotāju skaitu un šādam pakalpojumam kā lobisms, viņš ir atklāti reglamentēts, nav tāds pieprasījums. Bet tas tā tiek, teiksim, ierobežots, šis institūts ir krimināla likuma normām, kuras ir divas jau es minēju, arī interešu konfliktu novēršanas likums savā veidā ierobežo šīs novēršanas iespējas un, piemēram, priekšvēlēšana agitācijas likums. Gaitā esam nonākuši pie kopsavilkuma. Šeit gaitās ir izdalījušies divas likumdošanas iniciatīvas. Šī tiešā un netiešā, par ko mēs vēl varētu varbūt likumdošanas iniciatīvu kontekstā runāt par to ietekmi, ko mēs varam radīt uz tautiskajiem aktiem, bet, diemžēl to mēs aplūkosim. Tas ir ļoti sarežģīti, kā viņi tā tieši nav mums personīgi es par efektīvu atzīstu šo interešu pārstāvību, jo, ja lobismu, jo man šķiet, ka tas ir vienkāršāks veids, kā panākt, teiksim, to savu interešu ietveršanu normatīvu aktu saturā, un ja iepriekš referāta sākumā es uzdevu šo jautājumu, tad atbildi šajos divos punktos un efektīvākā šī pārstāvības iespēja. Gala rezultātā šīs likumdošanas iniciatīvas iespējas ir visnotaļ ierobežotas, jo droši vien tas nebūtu prātīgi, ja visiem būtu tagad tiesības ieviesties likumos vai normatīvajos aktos ar kaut kādām, teiksim, savām domām, idejām, tādā visnotaļ atvieglotā kārtībā, jo tas ir raksturīgi mūsdienām, ka šie normatīvie akti, teiksim, tik ļoti daudz tiek veidot, sagatavoti. Viņiem pat ir grūti izsakot, un, teiksim, vēl katram pilsonim būtu kaut kāds visnotaļ tiešas iespējas ietekmēt viņu saturu, kurš mēs nonāk līdz Melnkalsam. Paldies, Andrēna. Ko referenti izteikties? Ko referenti izteikties? Jā, paldies. Es laikam nostāšos priekšā, mums bišķi karās tas stāsts. Jā, man prieks, ka esat tik kuplāk skaitā sanākuši, man vajag, ka sekretāri atšķirīgi, kur vēl iedzēt pirmdienās. Pieņem, kad šī tēma jūs uzrunāja? Skaidrs, ka tev jāuzrunā pēc samāk. Es teikšu godīgi, likumdošanas procesu aprakstīt juridiskās tehnikas valodā ir diezgan sausa. Es arī tikko kā atgriežos no viena semināra, kurā Egils Levits stāstīja par to, ka satversmei mums nepieciešami vēl papildu 6 preambulas punkti, kas uzsvērtu latviešu nācijas pamattiesības, UTT, OTP. Tur viņš izvērta diezgan garu vienu to preambulu. Saturiski interesanti, bet šausmīgi garu un garlaicīgi. Juridiskā tehnika. Es izlasīju referātu, man patika tas, ka, pirmkārtām, ko referents esmu es tur uzrakstīt, beidzot uzvārds kaut kur parādās arī struktūru un noformējums, protams, atbilstoši akadēmiskām prasībām, bet, protams, viņš ir ieskaitāms. Viennozīmīgi, jo darbs ir izdarīts labs, starp citu man viens tāds patīkams jaunums, ka izrādās tu strādā kvalitātes dienestā IKVD, es nezinu, kā viņš tagad saucās, Juhņevičs vadītāji, ja? Kad vēlēsies mazliet kāpt pa karjeras kāpnēm, neaizmirst man uzmanību. Viņam tādu labu draudzeni. Palīdzēsim. Bet man būtu arī aicinājums tiem, kuri vēl noteikti savas krāsas referās lasīs. Šeit ir, protams, akadēmiskā sabiedrība, bet varbūt nevajag tik akadēmiski tos referāts veidot. Ja es nemaldos, bija piena izcelsme, ja piena izcelsme bija referāts. Tur arī tik radoši aprakstīt. Tas bija Filistra referents. Jā, bet jebkurā gadījumā viņš bija radoši. Šeit pie likumdošanas procesa aprakstīšanas ļoti savs, bet patiesībā sakot, viss ir daudz interesantāk. Kad tu pieskāries lobismam, ja tu būtu kaut bišķiņi arī,
to tematiku dziļāk papētījis un būtu pieturējis ne tik daudz pie prezentācijas slaidiem, pie punktiem, bet būtu arī izstāstījis kaut kādu savu viedokli par to, tad varbūt arī mums būtu bijis mazliet interesantāk. Jo, piemēram, lobisms Amerikā nav jauns. Lobisms ir biznesa paveids. Un kāpēc viņš tāds ir radies? Tāpēc, ka tur ir pilnīgi cita politiskā kultūra, tur ir pilnīgi cita politiskā sistēma, būsim arī godīgi. Tur ir augšpalāta un apakšpalāta, tur ir prezidentāla valsts, un tur noteikti savādāk nemaz nevar pie tās lielās biznesa ietekmes politikas veidošanu. Un, ja tu vēlēsi kādu likumdošanas institīvu izvērst Amerikā, tev ir uzreiz jāmeklē lobistu kantorus. Tad cik viens no lobistu kantoriem šeit pat Latvijā kaut ko mēģināt darīt savu laiku. Tas ir neveiksmīgi, mums nav tāda kultūra. Juridiski korekti uzrakstīts, secinājumi atbilstoši, bet gribu teikt tā, nav tik bezcerīgi, kā izklausījās, ka, principā, tur jāsameklē tie 5 deputāti, kaut kā viņi tur jāpārliecina tā, jo principā jau likumdošanas institīva piedara mums visiem. Izņemot, protams, iesniegšanu, te jānošķir iesniegšanas tiesības un likumdošanas institīvu kā tādu, jo gan Saeimā, gan ministra kabinetā, kad kaut vai tie paši ministra kabineta noteikumi vai likuma grozījumi vai likuma redakcijas, parasti tas viss notiek darba grupās. Tāpēc arī bieži vien, kad dzirdi, cik jau tā 3. darba grupa sanāk, ka 3-4 gadus strādā pie šī jautājuma, bet tās darba grupas mistiski neveidojas ne no kā. Tur jau nav tikai ierēģi, kas sēž un pirksti ielikuši mutē domā, kā tagad varētu labāk uzrakstīt. Tā ir diskusija ar interešu grupām, ar ekspertiem, tiek nonākt pie kaut kāda slēdziena, tiek nonākt pie kompromisa, un tad tas viss tiek uzlikts uz papīru. Un tad tas papīra uzliktais vārds tiek arī vērtēts diezgan rūpīgi. Viņš iziet vēl kaut kāds 5 filtrus, sākot ar valsts sekretāra sanāksmēm, ministru kabineta komitejām, un beigās tad arī uz ministru kabinetu nonāk, un tur vēl notiek diskusijas starp ministriem, un tikai tad tas nonāk Saeimā, un tad tas tiek iesniegts pirmajā lasījumā, ja tas tiek apstiprināts. Un pirmajā lasījumā tas nozīmē, ka viņš de facto tiek iedots atbildīgai komisijai, un tad atbildīgā komisija atkal aicina tos paši ekspertus izteikties par to, un tad piestrīpē juridiskajai tehnikai un citiem likumiem atbilstoši. Tagad tas process var būt diezgan garš, bet tas nenozīmē, ka tur ir iesaistīti tikai 5 vai 10 personas, tur var būt iesaistīti jebkurš. Jo ir bijis, protams, tāpēc es saku par iesniegšanu, tas ir cits stāsts. Tāpēc tev ir korekti uzrakstīts un pareizi ar secinājumu izdarīti. Bet, ja iesniedz, ir bijuši tādi gadījumi, kad pat atnāk 1 vai 2 cilvēki un saka, jā, būtu forši, ja likumā būtu tāda norma. Protams, neviens viņam nesaka atrod, tur sabiedrisko organizāciju vai kā. Viņiem ir tiesības uzrunāt gan komisiju, gan arī mēģināt atrast to pašu frakciju, kurā tie 5 deputāti ir iesniedzis. Protams, tur tam formālām ceļiem ir jābūt, kas to var izdarīt un kas var noraidīt vai kas var arī pieņemt šo likuma projektu. Viens no tādiem tipiskākiem piemēriem, varbūt atceraties, bija jautājums par košeru. Košeru gaļu. Nesmu dzirdējis. Tur bija ļoti vienkārši, bija tāda diezgan palielāta diskusija Tautsēmniecības komisijā, vai Latvijai vispār ir nepieciešams pēc košeru metodas kaut lopus. Un principā tur bija viens nosacītais lobists, viena gaļas kautuve, kurai bija saņēmis no Izraēlas pasūtījumu, saka, ja jūs to pie mums te varat, tas jērs tā, es neatceros to metodiku, tur laikam nedrīkstēja asins nolēt. Kaut kas tam līdzīgs bija. Viņi atnāca, viņi pārliecināja, lūk, mums tur darba vietas, mums tur papildus investīcijas un viss pārējais. Protams, tas bizness nomira pēc 3-4 mēnešiem, kā to likumu normu izgrozīja. Vēl joprojām likumā ir tā košera gaļa, bet, principā, ir iespējams Latvijā arī pēc košera metodas kaut lopus. Tur bija diezgan liela iebilduma no dzīvnieku aizsardzības biedrībām, kurš teica, nē, tas tā ir sadistiski, un pretarguments atkal bija no citām sabiedrības grupām un no deputātiem, bet piedodiet, kaušana vispār pēc definīcijas ir sadistisks pasākums. Nav tā, ka nav iespējams ietekmēt dēļ kādus procesus, un tāpēc arī diezgan liela būtiska loma ir sabiedriskiem partneriem, ir tajā pašā valdībā trīspusējā sadarbība padome, kurā ir ārotbiedrības, kurā ir darbdevēja konfederācija, kurā ir valdība. Un tad mēģina nonākt pie tiem kompromisiem vai pie valsts budžeta, nevis bieži, bet parasti nenonāk pie šī kompromisa. Bet ja kurā gadījumā šie sociālajie partneri tiek iesaistīti. Tā. No manas puses es teicu, ka referāts noteikti tiek ieskaitīts, un es priecātos, ja būtu kādi jautājumi, jo, patiesībā sakot, tēma nav nemaz tik neinteresanti, lai arī viņi ir diezgan savus. Viss arī atkarīgs no tā, kā pasniedz. Bet līdzot vēl. Paldies, Es varbūt maz apkārt pirms jautājumiem, kamēr jūs domājat jautājumus, vai jūs definējat par to, kādēļ es lobēju šo tēmu. Man
mani uzrunāja, kad es redzēju vienu TED, ir tāda konference, diezgan prestiža TED, ir zem TED.com atrodama viena prezentācija, kura kāds cilvēks uzstājās ar skatu punktu par likumdošanu no informāciju tehnoloģiju viedokļa. Es pats esmu IT pārstāvis, tādēļ man šķita tā interesanti, jo tur tas viss tika pasniegts tādā gaismā, ka mums, IT cilvēkiem, īstenībā ir cita pasaule. Mēs dzīvojam ar rīkiem, ko normāli citas profesijas pārstāvji varētu izmantot, bet viņi nemaz nezina, ka tādas ir iespējas. Mums ir atvērtā koda rezultāti, kas saucās Linux un tam līdzīgas operētājas sistēmas, kas ir ar kārtu sarežģītākas nekā jebkura likumdošana, pat Amerikas ar visiem lobistiem. Un viņas strādā uz atvērtā koda principa, kur jebkurš var dot savu ieguldījumu. Tas nav tā, ka to pamaini kaut ko, tur ir vēl apstiprināšanas procesi dažreiz, un ļoti daudz cilvēku to kodu pārbauda. Bet rezultāts ir tāds, ka tur caurumu gandrīz nav. Vienmēr ir caurumi, bet viņi būs daudz mazāk nekā likumdošanā bieži vien, kad dzirdam par caurumiem. Un es domāju, ka tieši šajā virzienā noteikti vēl kāds varētu tur, tieši, kur es vēlos rakt, varētu vēl kādu noteikti referātu un ne tikai disertācijas rakstīt. Jo es tiešām vēlētos redzēt sabiedrību, kur katrs varētu iesniegt savu tiešu tur teksta labojumu likumdošanā, un tad viņš tālāk tur tiktu vai ar citiem atbalstīts vai noraidīts, vai kaut kā tam līdzīgi tiktu veidoti tie likumi no sabiedrības puses, kā atvērts kods. Tajā pašā prezentācijā, ja paprasīsi pie YouTube linku, varēšu pielikt komentāros, tur tika minēti aptuveni 2 piemēri pasaulē, kur tas tiek mēģināts darīt. Tā ka nemaz tik bezcerīgi varbūt nav. Bet, jā, katrā ziņā referāts sniedza ļoti labu ieskatu, kā tas notiek Latvijā, un bija prieks, ka pieskārās šim lobismam, par ko es nemaz nebiju aizdomājies. Man varbūt šajā sakarā pirmais jautājums. Tā, godīgi runājot, varbūt Andri jautājums, bet lobisms var viņu saukt par mazo korupciju? Vai tur galīgi nav korupcija? Nē, es varu atbildēt. Tā tēma nav jauna. Un atklāt sakot, es ar politologus mācījos pirms gadiem 12-13. Tad lobismu tēma vispār tika apskatīta ar Latvijas likumdošanā. Tāpēc toreiz jau tā korupcija zēla un par tām tolietas naudām vispārējiem, kur satiekās un kādi jautājumi tiek spriesti, bija runa par to. Un tad bija tas Amerikas piemērs arī minēts, kad no tā jau tāpat neizvairīties, tad davai ņemam nolegalizējumu ar likumu spēku, nolegalizējumu ar ministru kabinetu noteikumiem procedūru, kas to var darīt, kā piemēram šķīrēties. Ja? Ja jums nav priekšstats par šķīrēties. Labi, tur arī tāda mūžīgā diskusija, tā šķīrēties ir tāds, respektīvi ir normālā tiesa kārtība un ir šķīrēties. Šķīrēties var uztaisīt pat nav vairs vajadzīgs juridiskais grāds. Jebkurš mēs varam ar Mārtiņu vispār neesot jurists sanāk kopā un uztaisīt šķīrēties. Un, piemēram, korporācijā visādas līgumus, vai jūs rakstat, piemēram, dzīvokļu īres līgumu, jūs uzrakstāt pēdējā pantā visus strīdus risināt tikai caur šķīrēties, piemēram, galvāns un gēžāns. Un tā problēma ir tāda, ka Latvijā ir 40 šķīrēties. Principā, ja jums ir strīds ar nomnieku vai kāpēc esat izīrējuši, jūs nākat pie mums ar Mārtiņu, un mēs izlēmjam par labu tev vai kādam. Un šo te lēmumu pārstrīdēt nevar. Vienkārši nav tādas procedūras, likuma neparedz. Tu vari tikai iet pēc tam cilvēciskā kārtā, caur tiesu mēģināt kaut ko, bet šķīrēties lēmumu tu apstrīdēt nevar. Ja mēs pasakam, šitam zēnam pusgadu tagad nav jāmaksā nomas maksa, savēju galā, ja? Tad to arī nemaksās, jo principā mēs šķīrēties, mēs esam to lēmumu. Kāpēc es visu to stāstu? Varbūt interesantāk, lai es saprastu to būtību. Ir tas, ka lobisms Latvijā, viņu
Viņi principā jau šobrīd pielietot caur sabiedriskajām organizācijām un interešu grupām. Bet ir, protams, individi un politika virza bieži vien arī cilvēku intereses. Un, ja tās ir biznesa intereses, tad nekad nevar izslēgt, ka kāds kaut kur aiziet un kaut ko par to samaksā. Jo šobrīd, es atzīšos godīgi, šī sistēma tāpat strādā uz samaksā, nosacīt uz samaksāšanu, tā nevar teikt. Es varbūt atklātāks mazliet nekā citu, jo šobrīd, piemēram, griežās pie kādām politiskajām partijām. Ja kāds no likuma drošanas iniciatīvām, tagad tas vairs pēdējos gados nav tik raksturīgi, nav pamanāms, vismaz to nevar tā uzreiz acīs negrīt un nevar izķert. Bet principā, ja kāds kaut ko vēlās, viņš noziedo partijai, piemēram, 10 000 atļauto minimumu, tad viņš kaut ko atpakaļ par to grib. Viņš jau nevis tikai pēc simpātijām 10 000 noziedojas. Un, protams, tad mēs redzam to likumdošanu ceļu, 3 lasījumu, bet tā virzība notiek. Un viens cilvēks, kā saka, ir principā samaksājis par savu. Amerikā tas notiekās legāli. Tu maksā par nodokļus no tiem 10 000, tu aizies to kantoru, tu drīz darīt tikai labus kantoru, tu samaksā savus 10 000, tu saki, es gribu, lai būtu tā. Un tas, protams, viņi noslēdz līgumu, viņi negarantē, protams, 100% iznākumu, jo galā tur tā procedūra ir apakšpalāta un augšpalāta, bet principā viņi strādā uz politiķiem, viņi iet, viņi aicina uz pusdienās, viņi runājas, kas arī uz interešu konfliktu robežas, ja, un viņi mēģina pārliecināt par to, jā, šis jautājums ir baigi labs, mums par to ir samaksāts, mēs uz to strādājam, viņi var strādāt gadus 5 vai 10, jo viņiem par to ir samaksāts. Pats būtiskākais, piedodiet, ka es tik garu, pats būtiskākais, ko es gribēju pateikt. Nevajag jaukt programmēšanu tomēr ar politiku, ja politikas procesu. Pēc definīcijas, politikas tendences definīcijas, politika ir sabiedrības pārvaldība. Un visur, kur ir iesaistīta sabiedrība, jo sabiedrības pārvaldība, tur nebūs nekad viennozīmīgi viens plus viens ir 2. Jo, ja atcerieties, pirms gadiem 2, tad ir skaļi bļāti, kas atliek Saeimu, jā, tur mana institīva, mana balss.lv un vispārējais. Tad es jums teikšu godīgi, no manas balss līdz Saeimai reāli ir atnācis viens priekšlikums. Un ne jau tāpēc, kad viņi vai tur slikti strādāt, vai viņi jau bankrotē un tā. Tas sabiedrībai pazuda interesi. Piedodiet, Timirot uzsauktais jautājums par 10 km, ja? Lai nesoda fotoradaru, ja pārsniegs 10 km/h. Es arī parakstījos, ja godīgi, tā interesi pēc. Tāpēc, ka es tiešām uz fotoradaru biju aktuāli tēma fotoradaru. 10 km tā robeža, jau kā ja tas ārpus apdzīvotās vietas, viņiem tas bija tīri biznesa, principā sabiedrības intereses ievērošanai varēja tos 10 uzlikt kā brīdinājumu. Tā doma bija tāda, ka, ja piemēram 100 km/h fotoradars fiksēs, tad izraksta brīdinājumu, nedod sodu punktu un neizraksta naudas sodu. Savāca, bija jāsavāc 10 000, lai varētu to iniciatīvu iesniegt Saeimā. Un, protams, tas negarantētu, ka to var pieņemt, vienkārši to izskatīt. Un nesavāc par 10 000. Tas nozīmē, ka arī interneta vidē, kurā principā būtu elementāri savākt, ja kādu iniciatīvu, ja tā būtu populāra, 10 km/h fotoradaru, tas vajadzētu būt populāri, nesavākt tos 10 000. Tagad tas nav tik viennozīmīgi, es saku, 1 plus 1 nevienmēr plus 2 pie sabiedrības pārvaldības un pie likumdošanas procesa, jo tad, kad, piemēram, liekas par elementāru lietu runājam, apsēžās nozares iesaistītie, katram ir savs viedoklis, katram ir kaut kāda sava interese, un tad liekas, kā vienu lietu var novest līdz pilnīgam absurdam. Man nav tagad uz sitienu kaut tādu labu. Brīvības piemineklis, 16. marts, iniciatīva. Tagad visi pie brīvības pieminekļa, lai nebūtu tāds bardaks, kā bija šajā 16. martā, tad tagad uztaisīsim likumā ierobežojums. Kādi pasākumi nevar notikt? Atnāk eksperti, un viņi saka tā, draugi mīļie, labi, uzliekam tur, nedrīkst tur notikt tādu un tādu pasākumu. Piemēram, dziesmu svētki, tur tā iesgarām, tur būs bungas, pūšamais, vai dziesmu svētki skaitās, vai neskaitās, jo, ja tu likumā ieraksti interpretāciju, jebkurš varēs iet uz tiesu un pateikt dziesmu svētku gājienus, tu nedrīkst iet gar brīvības pieminekli, jo likumā tagad ir ierakstīts, ka brāļu kapi un gar brīvības pieminekli nedrīkst notikt masu pasākumu. Un vēl tik uzvars viņi tur gribēja iet. Tā kā, nav tik viennozīmīgs arī šādas iniciatīvas. Es vienkārši reāli no dzīves jums stāstu, ka mums liekas, vai kas tur, viss jau bija vienkārši. Pat arī teorētiski, ka 16. martu varēja diezgan vienkārši atrašanāt to jautājumu, jo izpildu direktoram pēc likuma bija tiesības arī nesaskaņot, ja bija līdzīgi pasākumi, bet viņš neizmanto to likumu. Es vienkārši mēģinu tādu baigi garu atstāstīt, bet tas likumdošanas process ir nenormāli interesanti, lai viņš tur 3 teikumos, tur liekas ļoti savs un uzrakstīts. Es šķiet, ka IT vienkārši ir tiešām eksperti. Citur mazāk. Tieši tā. Tas tā, jā.
Kādi ir jautājumi, varbūt, referentam vai referentam? Jā, lūdzu. Un jautājums. Es pareizi sapratu, 2015. gadā pāries uz vienpakāpju sistēmu, vai ne? Un kāds ir tavs viedoklis par to pāriet no divpakāpju uz vienpakāpju sistēmu? Vai tādā veidā neradīsies kaut kādas, interešu konflikti vai kaut kādas problēmas, kad trūks kaut kādu līdzekļu finansējumu, lai savāktu to 1/10 daļu parakstu pašam iniciatoram, kad varēs tikai paši turīgākie to arī uzsākt un to arī pabeigt. Ānis jau minēja tos gadījumus par tām likumdošanas iniciatīvām, kur netiek savākti par tie 10 000. Un tad, ja viņi tiek savākti kā knapi, kad, teiksim, es domāju, ka pārējot uz šo ten 1/10 daļu vienpakāpju teoriju, atrisināsies tas, ka tā likumdošanas iniciatīva pats savā būtībā būs daudz saturiskāka, daudz nopietnāka, jo šim ten iniciatoram būs jāsavāc tik liels vēlētāju balsu šos ten skaits, parakstu skaits, lai, teiksim, iesniegtu šo ten likuma projektu Saeimā. Es domāju, ka tas ir solis, teiksim, tā kā uz priekšu, ja mēs runājam par šo ten referendumu, kas vēl salīdzinoši nesen notika par to divvalodību, kur šo ten skaitu 10 000 bija diezgan viegli savākt. Tālāk, ka Saeima šo ten likuma projektu atmet apakaļ un notika šis ten referendums, un tad jāsāk rēķināt, ka gan Centrālajā vēlēšanu komisijā vācot parakstus 1/10 daļu, gan vēl pēc tam referendums, tas viss tā kā tiek atlīdzināts no valsts budžeta, lai gan beigu galā šis ten likuma projekts neiziet cauri. Un būtībā sabiedrība, ja tas vairums, kas ir bijis pret to, ir zaudētāji. Ja tas kaut kā palīdz tev atbildēt. Nu, manējā Tālāk? Nav arī jāatmēs. Jā, kādi ir vēl jautājumi? Mēs pavisam īsi vēl varētu tikai, jo precīzi atbildēju, vai tā diskusija bija ļoti smagi, godīgi, gadu garumā, un Čepāns Stūma laikam skatās tā vainīgāk, kas beigās izstrādāja to, bet kā lai jums saka, no tajā mirklī, kad kādam ierobežo, tā liekas, ka ierobežo viņa demokrātiskās brīvības un tiesības, jautājums, cik jūs bieži izmantojat šīs brīvības un tiesības. Mana balss ir viens tipisks piemērs. Tagad viņi prasa valdībai, lai sponsorē viņas uzturēšanu. Es atvainojos, tā bija sabiedriskā iniciatīva, un principā doma jau nebija slikta. Bet ja tu nevari savākt tās balsis, un ja tur nekas nenotiek, tad, piedodiet, tā iniciatīva vienkārši, viņa fiziski nomirst. Vai par šo te, es varu teikt tā, varbūt labi vien ir, tā es tā no latviešu viedokļa. No patriotiskā viedokļa, kad nevar vairs tik vienkārši savākt. Jo es teicu, ka metodika, kā iesniegt kādu likuma projektu un lēmumu projektu, ir dažādi veidi caur ministru kabinetu, caur Saeimu, bet šīs te tiešām politiskās iniciatīvas, kā piemēram par valodas referendumu, viņas izgāja pat pārāk vienkārši cauri. Jo viņas jau bija saknē pretrunā ar Latvijas Republikas satversmi, kas arī Latvijas starptautiskajās institūcijās diezgan lielu neizpratni. Jo satversmē mums ir iekštīts, ka ir tikai viena valsts valoda. Centrālā vēlēšana komisija izlaida to cauri, un līdz ko Centrālā vēlēšana komisija kaut vienu reizi ir izlaidus cauri, tad principā vairs nav tiesības to procesu Saeimai apturēt. Un, principā visam tam pasākumam, mēs pierādījām, cik mēs esam mobilizēties spēju, bet principā mēs izturējām 2,8 miljonus šo pasākumu. Labi. Tikai man 2,8 varētu katram pensionāram pilnīt par viņiem attiekot. Visiem pensionāriem. Un šādas iniciatīvas, tas pats nepilsoņu kongress, kurā ir tie apvienojušies tie dūlē radikāji, tie, kas tos piečuks apzīmolo par krievu valodu. Principā viņi bija gatavi sniegt katru nedēļu iekšā šādas priekšlikums uz CVK. Un bija likumdevējiem, un bija jāprot veids, kā tomēr uztaisīt mazliet lielu diskusiju par to, vai tas filtrs ir samērīgs, viņš bija ļoti ilgi. Tāpēc bija tikai 30 000, tāpēc bija tikai 10 000, kas bija pirms tam ierakstīts satversmē. 10 000 nav maz balss, un tiešām 10 000 var, bet ticiet man, uz politiski jūtīgām tēmām savākt tomēr var. Piemēram, ja kāds inicētu dziesmu svētkus, nē.
Un ticiet man, kāds latviešu mobilizētos iet un sniegt iekšā dziesmu svētkiem būtu. Un, protams, savākt tos 500-600. Tikai jautājums, vai par elementāru jautājumu ir jāorganizē, par pašsaprotam, kurā ir skaidrs rezultāts, ir jāorganizē referendums, lai noskaidrotu viedokli, vai jūs varbūt daļa nepiedalīties dziesmu svētkos. Varbūt kāds piedalīties, bet jūs tas vairs neinteresē. Bet ja jums uzdot jautājumu, vai jūs iet un nobalsot par dziesmu svētkiem, nu, protams, ka jūs iet. Bet jautājums, vai par to iemaksā 3 miljonu lētu? Nu tā, jā, atvēlēs. Vai ir vēl kāda ir vēl jautājuma? Jā. Es biju izgājis, pēc tam par to, cik tev ir maksājis tas pasākums, teiksim, mēs ir savākt, lai 10 daļu, ja? 160,000. Nu, vai nav kāpsījums, ja? Cik tas maksās un nokādē paredz atsakināt, cik man vajag naudu no šis bija. Kā likumprojektu? Jā, nu par tām tāmēm, tā grūti būs spriest, tas referātā minējušos tam skaidrs, kas būtu jāsalāc, teiksim, lai šo tam 1/10 daļu sasniegtu. Droši vien tu esi lietas kursā par to, ka, teiksim, šie notāri pakalpojumi varētu būt viena no, teiksim, juridisko profesiju dārgākajām pakalpojumiem. Tāpēc es domāju, ka, es nezinu, piecīts par šo parakstu apliecinājumu varētu būt tāds, nezinu, tāds notārs, varbūt tās kaut kā tā varētu minēt. Bet es precīzi nezinu, nav tās informācijas par notāriem. Katrā ziņā no 50 centīmiem Ir vēl kādi jautājumi? Jā, Rīts. Jā, man jautājums, teiksim, mazliet salīdzināja Latviju, Amerika, teiksim, politiskā iekārta pavisam pilnīgi citādāk, bet mums vienmēr interesē, kur tad mēs kā uz tā Eiropas fona atrodamies un kā tas viss izskatās. Tad tas vairāk jautājums, teiksim, tavs tā kā personīgais viedoklis un domas un salīdzinājums varbūt tev ir informācija, kā, teiksim, citur Eiropā, citās valstīs Eiropā ir šī likumdošanas iniciatīva iespējama, un, teiksim, tas ir salīdzinoši vieglāk vai grūtāk ar Latviju. Es varbūt es papētīs kaut ko tālāk uz referātu. Godīgi šīm likumdošanas iniciatīva iespējama citās valstīs neskatīja referāta tēmā, bet mums kaut kā, teiksim, attīstam to jautājumu, teiksim, lobismu kontekstā, ko papildinot Annu teikto iepriekš par lobismu, var minēt, ka Latvijā lobisms kā tāds visnotaļ izplatīts. Teiksim, mums varbūt ir šis nelādēs iespējas par to, ka tas tā kā nav ar plusu zīmi šis process, bet varbūt tas nav īsti pareizi, viņam varbūt tās būtu jābūt nedaudz caurspīdīgam. Droši vien Amerikas līmeni mēs nevarēsim sasniegt, bet viņš varētu būt caurspīdīgāks, daudz redzamāks. Teiksim, tad arī visu sabiedrību šo procesu uztvērtu normāli, bet Annis minēja par kaut kādu vienu konkrētu kantoru esamību, bet tas, ko es esmu dzirdējis lekcijās, stāstot par šiem lobbyistu kantoriem, viņi būtībā slēpjas kaut kādu advokātu kantoru paspārnē un būtībā pie tādiem lielos advokātu kantoros ir šīs iespējas doties un runāt par šādu veidu jautājumiem, savu, teiksim, interešu pārstāvniecību visos šajos procesos. Teiksim, ļoti novirzos no tā jautājumu. Bet, jā, piemēram, varētu minēt Vāciju, tur precīzi es nenosaušu, teiksim, šīs likumdošanas iniciatīvas iespējas. Tur ir nedaudz vispār savādāk šī kārtība, jo tur ir federatīva republika. Bet tā tēze par šo sociālo taisnīgumu, teiksim, tādā valstī kā Vācija vai Zviedrija, teiksim, šī likumdevēja vēršanās pie kaut kādiem sabiedrības organizācijām ir noteikti daudz redzamāka nekā šeit no malas mēs varētu redzēt. Protams, cits stāsts ir, teiksim, no tās personas viedokļa, kas darbojas Saeimā, piemēram, un kas redz šos procesus dabā. Droši vien tas ir no lielajiem referātu mīnusiem, kad es
būtībā neesmu redzējis to procesu, kā viņš tajā dabā izskatās vairāk to aplūkojumu kaut kādā teorētiskā viedokļa, bet teiksim, tas, ko mums ir stāstījuši par to visu lekcijās, ir teiksim, diezgan interesanti. Es to atkārtot uz doto brīdi droši vien nevaru. Bet, kaut kā. Man tāds nezinu komentārs. Jā, tas ir taisnība, kāpēc tā ir taisnība. Sabiedrība ir ļoti maz interesi par politisko dzīvi, un interesi parādās tikai tad, kad ir nauda. Runa ir par naudu, kad nauda griezīs nost, vai palielinās, ok. Bet citas vērtības kaut kur pazūd, piemēram, tā pašajā Rīgas domē. Visi pasākumi, kas rīkot pie brīvības pieminiektu atrod, visi skateparki, tur pa kanāliem varēja braukt ar ūdens motocikliem, pat ar vēl kaut ko tādu. Tad esplanādē lielie kaut kādi tur panorāmas rati. Visiem ir nauda, bet tad, kad ir runa par naudu, varbūt tas mums ir izdevīgi, rīkojam tur, atļaujam, tad visiem ir labi. Kāpēc tas ir tā? Tikai nauda, tikai nauda. Filosofisks jautājums. Nē, gluži tāpēc, ka, piemēram, par tiem bija ūdensloči, kad tās laivas, kad vispār laiva, tur bija pat speciāli kriterija, kādām laivām var braukt, ka tas ir tikai viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka piedod, tās motorienes, kas reizēm iebrauc līdz tam Operšnamam, viņas jau, tas kanāls, viņi to grunti vienkārši, tur visu laiku šūpēs, viņi to grunti sēdināja. Kāda, piķis jau visu laiku bija jāliek pašvaldībai, viņi ir siti tos pājas, un kaut kādā mirklī, kad viņi to taisījās par biznesu pārtaisību, bija jāuzliek kritēriju. Tāpēc tur uzlikt mazie dzinēji, un tāds, pēc tās kontrols tur staigāt. Ja lielākie pārdzīvājums ir par to, ka es atrodu pie pašu brīvības pieminiektu, bija skateparks mazais, to, kad izveidots hokeju spēlē, milzīgs troksnis, kaut kāda vienā galā viena mūzika, otrā galā otra mūzika. Vai tā ir tā vieta, kur to vajag rīkot, vai tiešām nav kādas citas vietas? Labi, es domāju, mēs atkāpjamies no pamatēmas. Negluži, tāpēc, ka viņš runā par sabiedrisku apspriešanu. Un tā ir viena no, tā ir no likumdošanas institīva. Sabiedriskā apspriešana ir viens no veidiem, kā sabiedrībai iesaistīties. Tagad, starp citu, saimā iet grozījumi, bet Sprūdži nefilmē, ja? Sprūdži ministrija tā samocījusi to likumu projektu un to ideju, kas vispār bija doma, ka respektīvi uzlikt, ka sabiedriskai apspriešanai ar kaut kādu konkrētu skaitu tomēr būtu veto tiesības pašvaldībā un noteikti vai būvēt to māju vai nebūvēt, šobrīd tāds nav. Viņas ir konsultatīvas. Savācās tur 1000 vai 2000 paraksts iesniedz pašvaldībā. Jā, viņiem ir tāds viedoklis un būvē augšā, bet viņi ir uztaisījuši, viņi ir iekrituši otrā grāzī, to sabiedriskā apspriešanu. Viņi grib visu nolēkt. Un ziniet, es jums teikšu godīgi, kur ir precedents. Tipisks, super ideāls precedents. Ministra kabineta kāpnes. Vēl mēnesi vai 2 nevarēs staigāt ne ministri, ne premjers, ne valsts delegācijas par tām kāpnēm. Viens tipisks super piemērs. Uzbūvēja, konkursu apstrīdēja, nodot nevar kāpnes, pa viņām staigāt nevar. Tagad ir jāiziet tiesas process, lai pierādītu, ka tā viena ātri uztaisītā sabiedriska organizācija, kur apstrīdēja konkursu rezultātus un tāmi, lai tiesa nolemtu, vai ir atzīstama šī prasība, vai vispār tās tur tiksies par tām kāpnēm, ko darīs, ja atzīs, ka tai kompānija, sabiedriska organizācija, kur tur uzrakstīja, ka viņiem ir taisnība, tad principā viss tas, kas tur tagad atjaunos, tas viss ir jānovāc, un jātais jauns konkurss. Es saku, to sabiedrību var uztaisīt arī to demokrātisko procesu līdz absurdām. Bet pie sabiedriskajām apspriešanām tur gan ir korupcijas vairāk vēl iespējami. Tur ir manipulācijas iespējas lielāks. Pie likumdošanas procesa nevar to noslēgt, jo likumdošana regulē visas sabiedrības intereses. Viena māja ir savs pagalmā. Jā, apstrīdēšana, tas ir vēl viens ļoti interesants. Vai ir vēl kādi tādi tiešāk jautājumi? Ja nav, tad paldies par uzmanību. Literārais vakars eksperts.